sveiciens visiem svētku nedēļā. Šī nedēļa tāda interesanta sanāca, it kā daudz ko darīju, bet īsti neko arī neizdarīju. Bet galvenais, ka svētkus nosvinājām, ar to arī visus apsveicam. Sākšu ar to, ka eļļa ļoti sāka tecēt. Kaut kas steidzīgi jārisina ir. Lūgums jums iekomentēt kaut kādu servisu Salaspils pusē vai kaut kur Cengerga pusē, tuvāk Salaspilī. Ir doma, ka vajadzētu samainīt visu siksnu roļikus, ko jau vajag tādai lielai apkopai izdarīt, bet, diemžēl, meistars Mārtiņš ir šobrīd aizņemts uz ilgāku laiku. Tā kā lūdzu iekomentēt līdzīgi, kā ar to savirzi, tāpēc, ka paldies komentētājiem, es aizbraucu izdarīju, viss bija superīgi. Par celtniecības video, šajā video ielikšu tādus mazus klipiņus, ko es te pa nedēļu safilmāju. Kādam patīk mana humora sajūta, kādam nepatīk. Ielikšu tādas mazas izfilmiņas visā video garumā. Paskaties, kā tev patīk, nepatīk. Ja tur arī kaut kas sanāk tādā virzienā. Tāda tā nedēļa man sanāca. Pa lielam no mašīnas sanāca tikai parkinga sensoru remontēti. Reizku maziņš ieskats no iepriekšējās sērijas un aiziet šajā sērijā. Beidzot tiksim līdz tehniskajai apskatē. Nomainīsim arī otru suportu un nomainīsim abus bremžu klučus priekšā abās pusēs. Vajag šmuli nomazgāt. Atnāca jaunais supers un arī bremžu kluču komplekts un pēc ko arī restīti priekšas. Plāns šitamā pusē gan suportu jauna, gan bremžu klučus. Ar šitam jaunajā suportā pamainīsim bremžu klučus. Markus, tie Škodas diski stāvēja uz šitā šarāna kādreiz. Un mēs ar Uldīti vienojāmies. Trešo reizi esam uz tehnisku apskati. Cik es saprotu, viss kārtībā. Ne par velti saka, 3 lietas, labas lietas. Beidzot ir. Braucam taisīt savirzi. Izmeta kaut kādu šitādu prikolu. Tur nekas nepazūda un arī jaudas viņam arī nav. Nav nekā, cik labi. Bremze pilnīgi neiztika, viņa pati sabremzējās. Kapotu joprojām es neesmu atradis tieši tādā krāsā, kā mums vajag. Viņi ir, bet viņi maksā kosmosu. Uz šo brīdi Škoda mums jau ir izmaksājusi 4505 eiro. Ir doma uzfilmēt tādu pļāpājamo video, ziniet, kur cilvēki raksta kaut ko komentāros un tad atbildi. Un kaut ko tādu formātu pamēģināt, nekad to neesmu darījis, bet interesanti pamēģināt, ja tur kaut kas sakarīgs sanāk un tas aiziet arī nākotnē. Tā kā lūgums, ja tu gribi saņemt kaut kādu atbildi vai es kaut ko nokomentē, ieraksti komentāros tur lejā un paskatīsimies, kas no tā sanāks. Nezinu, būs vai nebūs, bet ir tāda doma, ka varētu pamēģināt. Un obligāti piespied to podziņu subscribe. Tev tas nemaina neko, bet man tas ir ļoti nozīmīgi. Beidzot pienāca laiks arī kapotu pasūtīt. Kopā ir 280 variantu. Lētākais variants maksā 38 eiro ar Kamno Plus piegādi. Kopā visādās krāsās, zili, sarkani, balti, bet to krāsu, kā mums vajag. Diemžēl tik liela izvēle nav. Tas variants, kuru bija sākumā atradis pa 100 ar kapeikām kopā ar piegādi, tas cenas ziņā bija ļoti labs, bet
diemžēl viņam pa ceļam kaut kas notika. Šobrīd tāds tā kā pieņemamākais kvalitātes un cenas ziņā ir jau 200 pāri eiro. Pats viņš ir 200 pāri un vēl plus piegāde. Vispār izvēle ir ļoti liela. Ja, piemēram, mašīna būtu baltā krāsā vai sarkanā, pelēkā, tā izvēle ir ļoti liela. Bet mana izvēle šoreiz krīt uz, tūlīt jau būs nākošā lapā. Redz, ka viņš ir 200 eiro, 40 centi. Tā, un izskatās viņš šādi. Jā, ir viņam kaut kāda defektiņa. Krāsot vajadzēs jebkurā gadījumā. Bet viņš ir oriģinālais. Un viņš ir mūsu krāsā. Uz pirkuma grozu. Un rāda, ka būs 219 eiro. Nē, kopā tomēr sanāk mazliet dārgāk. Pats kapots ir 200 eiro, piegāda ir 29 eiro un viņu komisijas ir vēl 4 eiro. Kopā sanāk 233 eiro. Viss, darījums ir noticis. Gaidām kapotu. Cerams, ka drīz atnāks. Tā, un vēl viena lietiņa, tas parkošanās sensors ļukoja. Dators pie Mārtiņa rādīja, ka labais aizmugurējais. Es papētīju. Tā jānoskrūvē 4 skrūvītes nost. Tad noskrūvēsim, papētīsim, kas ar viņu ir. Saimnieks jaunu krāsu nopirka. Respiratoru vajag. Bet aizies tāpat. 2 sienas nokrāsoja, viena palika. Bumba! Uztici darbus profesionālim un vienmēr lasi instrukciju. Jā, sanāk visi pārējie turās ļoti stingri. Šitien tā kā viņš ļurkājas vai kontakts izlausts vai tūlīt skatīsimies. Izjaucu visu ārā. Šitas vienīgais parkings, viņam pats Kronšteins ir tā kā atlīmējies. Visi pārējie turās labi. Varētu būt tāpēc, ka tas Kronšteins kustās, tad tāpēc rāda, ka tam parkingam kļūda. Jāpamēģina pielīmēt un jāsaliek atpakaļ. Tālākā nāk vecā labā superlīna. Un gaidam, kamēr sakalst. Atgriežoties pie rūsas tēmas, redz, ka pie āķa, kur nav apstrādāts, tur viss ir sarūsējis, aprūsējis. Apakšā, kur apstrādāts, redz, ka līnija redzama. Te viss vesels ir. Nav nekādas rūsas. Tā kā tā rūsas apstrāda ļoti strādā. Saliku visu pa vietām, pieslēdzu visus parkingus, nomazgāju visas vietiņas. Pamēģināsim piedarbināt mašīnu, paskatīties, strādā vai nē. Un
Nē, to pašu rakstam. Tā kā jāmaina tas parkinga sensors. Izdomāju pie Racerī uzstādīt tāķi un gaidīja kārtējais ablums. Redz, kur ir nolausta atslēdziņa. Sanāk, jādomā, kā dabūt, jo kamēr atslēdziņa ir aizslēgta, šito te nevar nolaust. Jāmeklē, varbūt kaut kā izrabt varu viņu vai kā savādāk. Šodien iepazinu vēl vienu šrotu Rumbulas apkaimē, uz Kruspils ielas atrodas. Es stūru izvēlu uz jebkuru galmu. 10 eirika un sensors ir smuki iepakots ar visām šiltītēm. Braucam mērīt. Mēģinam uzlikt un eksperimentējam. Cerams, ka nostrādās. Visi parkingi ir vietā. Ejam mēģināt. No kā domā? Viss būs labi vai nebūs labi? Nē, uzraksts ir tas pats. Un, kad ieliek atpakaļgaitu, pīkst tāpat kā iepriekš pīkstēja. Kaut kas nenostrādāja. YouTube'ā atradu tādu lietu, ka tagad ieliku atpakaļgaitā un ja pieliek klāts krūgriezni, ir tādas skaņas, nezinu, var dzirdēt, nevar. Nav skaņas, ir skaņa. Sanāk arī šitas strādā. Šitas te, kurš nestrādā, es viņus liku vairākus dažādās kombinācijās. Pie viņa nav skaņas. Šeit nav, šeit ir. Es liku jauno, liku veco, mēģināju mainīt vietām. Sanāk, pats parkings bija vesels. Problēma ir kaut kur citur, bet šitas tāds labs lifehacks. Nākošais, ko YouTube'ā atradu, ka jāsāk skatīties vada ir, un atradu šitamā vietā. Redz, kur ir pušu 2 vadi. Sarkanais un kaut kāds zeltenais. Sanāk, pa šajieni liekas iekšā āķis. Un acīm redzams ar to āķi, kad lika kaut kā tos vadus pārsita. Bet, principā labas ziņas. Jāmēģina tie vadi savienot un skatāmies, kas būs. Tā, savienot viņus vienkārši satīt kopā nesanāk, jo viņi ir pārāk īsi. Tur nav tā kā liekā, izdomāju uzlikšot šitādu, tāds ātrais risinājums. Tāds super pagaidu variants, bet notestēt varam strādā vai nē. Kārtējais mēģinājums. Tā, nekas nepīkst. Atpakaļ. Strādā. Viņi tagad nav pareizi salikti, bet. Viss, super. Senāk tev vajag salodēt tos vadiņus, salikt tos sensorus pa vietām un var testēt. Biku pajaucu stiprinājumos, principā te pietiek vada garuma. Šitas arī padevās, tas arī padevās, tā kā lodēsim kopā, bet lodēt man īsti nepatīk, nemāku. Ar šitādiem te liksim kopā. Tu parādīšu, kā tas izskatās. Tu gribi, Sandi, teikt, ja paņem vienkārši tējas maisiņu un ielai iekšā kaut kādu citu dzērienu, neviens neskatīs, ko es dzeru? Vot, muļķi!
Sanāk, ieliekam vadu no abām pusēm un te pa centru. Un šitamā vietā ir tāda alva. Un viņu, kad ir celtniecības fēnu karsē, viņa izkūst. Nevis izkūst, bet tur redzēsiet. Apakšā aizgāja. Ot arī augšā aizgāja. Un sanāk tie vadiņi tā kā salodējas kopā. Es ceru, ka kaut ko varēja redzēt. Tagad gaidām, kamēr atdziest visu ar izolāciju un gatavs. Mazliet vēl pasildīju, sanāca tādi divi smuki lodājumi. Sanāk, viņš apkūst apkārt pāri vadiņiem, ūdens netiek un pa vidu salodājas. Visu saliku, saizolēju visus parkingus pa vietām un ieliku mašīnu atpakaļ gaitā. Redz, ka tur ir displejiņš un redz, ka pielieku šeit. Nostrādā, aiziešu uz otru pusi, arī nostrādā, tā kā varam likt kopā visu. Pirmais tests. Aizmugurē mums ir sēta. Jā, sanāk čotka nostrādāja, tā arī parādīja apmēram. Tāds sanāca šis video, it kā minūšu daudz, bet īsti neko arī neizdarīju. Gribu pateikt paldies Sandrim, kā nāca ar mani filmēties. Man īstenībā tas process ļoti patika. Un pats tas montēšanas process bija arī ļoti smieklīgs, jo daudzi kadri jau nesanāca no pirmās reizes, no 5. 7. un lielāko laiku aizņēma tas, ka mēs vienkārši smējāmies un ņirdzām paši par sevīm. Tā kā ieraksti lūdzu komentāros, ko tu domā par mūsu celtniecības video. Turpināt, neturpināt, vai vispār ir vieta šādos YouTube video likt viņus iekšā. Labdien, celtnieks Sandri! Jūs zināt, es atradu daudz lētāku meistaru. Ja? Es arī viņu atradu. Protams, nevaru neizmantot iespēju arī ielikt maziņu video par manu kemperīti, karavānu, kā viņam iet šonedēļ. Viņš aizbrauca Līgo uz 5 dienām, redz, ko maziņš ieskast no tā. Skatieties, kāda mašīnīte pakar karavānam atbrauca. Šodien karavāns dodas savā 5 dienu garākajā ceļojumā pa Latviju. Par tīrā ūdens tvertni lejam iekšā. Paliekam apakšā un skrūvējam kā parasti. Tas sūknis joprojām strādā, un pēc pusstundas viņš vienkārši nomirst. To krampīti vajag attaisīt, un tikai tad to skapīti var nocelt nost. Un kreisajā spoguli ir šādi. Principā var redzēt, kas notiek no malas, un labajā spoguli izskatās šādi. Tā braukšana atpakaļ gaitā arī ir reāli ar viņu. Nekā sarežģīta, bet to vajag izdarīt. Rāmiņš po Edvards dodas ar Ramu un karavānu uz Usmas smēķi. Novēlam, lai viņiem būtu tik lielisks laiks kā šodien, lai saulīt ir visas Līgo. Ramam 2 laiki. 4. laiks Ramam no manīm. Nezinu kāpēc, bet man tā tīri vizuāli un ļoti saista šīs mašīnas, tāda izmēra mašīnas. Vai īsti es sev tādu gribētu, es nezinu, bet nezinu kāpēc man viņas patīk. Tā, naudiņa, cik uz Škodu iztērēts, pa lielam šajā sērijā neiztērējām neko, jo tas parkings sanāca, viņu nebija jāpērk. Vēl neesmu izdomājis, ko darīšu.
it kā vest atpakaļ viņu negribās, tāpēc, ka tā nav viņa kļūda, tā ir mana kļūda. Tas, ka, es neuzreiz tos vadus sapratu, un tas kaputs vēl nav atnācis, viņš īstenībā jau ir atnācis, bet es vēl viņu neesmu atpakojis, tā kā tas arī sanāk, īsti vēl nauda ir un nav iztērēta, bet šajā sērijā es neko nereiķinu. Nākošajā sērijā atpakosim, paskatīsimies, piemērīsim, un tā jau būs jauns naudas aprēķini. Paldies, ka tu tik tālu tiki. Ja tu tik tālu tiki, tev noteikti patīk tas, ko es daru. Lūdzu, piespied to podziņu subscribe. Un tiekamies jau nākošajā sērijā, nākošu nedēļu, cerams, vai aiznākošu. Tiekamies!